Kad mēs runājam par emocijām un to, kā bērns iemācās emociju regulāciju, tad bērns iemācās emocijas un emociju regulāciju, esot tādā ļoti intensīvā miedarbībā ar savu aprūpētāju. Un šeit tiešām nav būtiski, kad vai tā ir māte, vai tēvs, vai vecmāmiņa, vai auklīte. Bērns mācās no visiem. Ļoti bieži tiek domāts, ka sieviete varbūt tās tāda galvenā aprūpētāja, bet mūsdienās mēs arī redzam, ka ir ļoti daudz vīriešu. Tomēr, ja mēs sadalām vīriešu un sievietes, ir atšķirība, kā sieviete spēja konteinēt emocijas un kā vīrietis. Tomēr mēs redzam, ka sieviete ir spējīgāka, viņai ir tiešām no dabas arī vairāk dots šī iespēja izprast emocijas, bet tas nenozīmē, ka vīrietis arī to nevar. Bet tātad ir ļoti svarīgi, ka emocijas un emociju regulācija bērns mācās miedarbībā ar visiem, ar kuriem viņš kopā ir. Un tipiski ar to, kurš vairāk regulēs bērna emocijas, tam arī bērns vairāk baudīs savas emocijas.